Labdien visiem! Šodien ir 8. stunda tēmai lepnība un pazemība. Un tā turpinam izskatīt šos jautājumus. Mūsos ir Jēzus dzīvība, un mēs smeļamies to no viņa. Mums viņā ir jāiesakņojas, lai mēs stingri turētos pie viņa, lai saknes mums būtu spēcīgas. Dieva dzīvība, kas ienāks mūsos, ir sakne, uz kuras mums ir jāstāv un no kuras mums ir jāaug. Tas ir tas pats spēks, kas uzcēla Jēzu no mirušiem un kas ir ik mirkli darbojas mūsos. Paskatieties uz vārdu dzīvība. Es šo vārdu daudz pētījusi un es te pievēršu uzmanību tur, kur es to lasu, vai tā ir vecā derība, vai tā ir jaunā derība, bet es skatos, kur ir vārds dzīvība, Dieva dzīvība. Tā tagad ir mūsos, mūžīgās dzīvības dāvana, un tā ir tā sakne, uz kuras mums ir jāstāv. Tas ir tas spēks, kas Jēzu uzcēla no mirušiem, un tas spēks ir mūsos. Vai mēs to apzināmies, vai mēs to saprotam? 1. korintiešiem 4. nodaļa 7. pants saka, ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Mūsu vienīgā vajadzība ir mācīties, zināt un balstīties uz to dzīvi, kur mēs saņēmām Jēzu Kristu. Un šī dzīve pieder mums un gaida to, lai mēs ar tās palīdzību piepildītu visu mūsu būtību. Tieši šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pareizas domas un sapratne par to, kas ir Jēzus, un īpaši par to, kāda ir viņa visizteiktākā rakstura īpašība, no kurienes nāk viņa sakne un viņa raksturs kā glābējam. Uz šo jautājumu ir tikai viena atbilde, tā ir pazemība. Viņa pazemība, ka viņš atnāca uz zemes kā cilvēks. Viņš bija paklausīgs līdz nāvei, un tas viņu pacēla līdz debesīm, kur viņš atradās pirms bija piedzimis. Un viss, ko vien Jēzus darīja, galvenā bija pazemība. Kristus, tā ir paša Dieva pazemība, kas ienāca cilvēkā, tā ir mūžīga mīlestība, labestība, tā ir līdzjūtība, kas darīja viņu mums par aizstāvi, palīgu un kalpu visiem, un tā Jēzus tapa par pašu pazemību. Ja tāda ir koka sakne, tad kokam jāparāda sevi katrā rakstura iezīmē, un tam jābūt visā redzamam, katrā zarā, katrā lapiņā un katrā auglī. Ja pazemība ir pati svarīgākā paša Dieva būtības sastāvdaļa, un visizteiktākā žēlstības izpausme Jēzus dzīvē, ja pazemība ir visas izpirkšanas noslēpums, tad mūsu gara veselība un spēks ir atkarīgs no tā, vai mēs noliksim šo žēlstību pirmajā vietā, darot pazemību par galveno raksturu iezīmi, ap kuru viss notiek Jēzu Kristu. Un lai tajā dzīvojot, mēs atdot visu pārējo, lai tikai pazemībā mēs būtu paklausīgi Dievam. Kristiešu dzīve bieži vien ir tik vāja, ka glābšanas prieks vispār nav redzams. Kamēr pazemība nebalstīsies uz neko citu, kā tikai mūsu atteikšanos no miesas darbiem, kas noraida visu slavu, kas nāk no cilvēkiem, kā to izdarīja Jēzus, lai meklētu tikai to slavu, kas nāk no Dieva, lai tikai Jēzus tiktu slavēts un Dievs būtu visā. Jāņa 5. nodaļa no 41. līdz 44. pantam. No cilvēkiem es godu nepieņemu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis sava tēva vārdā, un jūs man nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Kā jūs varat kļūt ticīgi cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā
Dieva. Nu, lūk, to teica Jēzus. Kā mēs varam kļūt ticīgi, ja mēs godu pieņemam no cilvēkiem un nemeklējam godu, kas nāk no vienīgā Dieva. Tālāk lasam Dieva vārdā Galatiešiem 6. nodaļā 3.4. pants saka, jo, ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet tik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā. Kamēr tāda mūsu pazemība nebūs mūsu dzīves prioritāte, ko meklējam Jēzu un nesāksim to gribēt pa visu cenu, līdz tam laikam mums būs maz cerības vest šo pasauli pie Dieva. Bet mēs to ļoti gribam, ar prātu mēs to gribam, bet mums neiznāk, un mēs bieži vien vainojam cilvēkus, ka viņi nepieņem. Bet vai mēs atbilstam tiem noteikumiem, kurus Dievs mums ir pateicis savā vārdā? Ja jūs nekad neesat aizdomājušies par pazemību, tad tagad padomājiet, vai jūs to redzat kristiešos, kur paši sevi par kristiešiem, un vai esat pamanījuši to sevī. Padomājiet, cik bieži kristieši ir attaisnojoties ar to, ka jāpasaka patiesība, ir sāpinājuši citus, asi izsakoties par tiem. Katra dusmu izpausme vai neiecietīga rīcība vai kritikas izpausme nāk no viena avota, un tā ir lepnība. Lepnības acis redz tikai slikto, tumšo un nepareizo. Sātaniska lepnība ielaužas visur, arī kalpošanā un sapulcēs. Kāds būtu rezultāts, ja sevī un ap mums un arī pret pasauli mēs pastāvīgi attiektos ar Jēzus pazemību? Ja mēs dienu un nakti lūgtu Dievam sevī ieraudzīt Jēzus pazemību, varbūt mēs to nemaz neesam ieraudzījuši vēl. Mums pašiem patiesi un no sirds ir jāatzīst, ka mums pašiem trūkst pazemības, kurai ir jāizpaužas, ja dzīvojam Jēzu Kristu un gribam redzēt tos darbus, ko Jēzus darīja, un visā viņa raksturā, kas izpaudās visā izpirkšanas darbā. Ja mēs tā sāksim domāt, tad liksies, ka Jēzu vispār nekad neesam pazinuši, un kas ir glābšana arī. Mums ir jāiegrimst viņā ar katru dienu ar vien vairāk un vairāk, lai mēs ticētu tam ar visu sirdi un dvēseli, ka tas Kristus, ko Dievs mums dāvināja kā savu dievišķo pazemību, izdarīja šo darbu mūsu vietā. Viņš dzīvo mūsos un darīs savu darbu un izveidos mūs tādus, kādas mūs ir iecerējis Dievs Tēvs. Mums ir jāzina divas lietas. Protams, jāzina daudzas lietas, bet parunāsim par divām. Pirmais, mūsu glābšanā ietilps tas, ka mums jābūt glābtiem vispirms pašiem no sevis, no tās dabas, kas mēs bijām. Un otrs, nekas cits kā tikai Dieva pazemība mūsos var būt par glābēju. Dieva pazemība, kas sniedz pāri visiem vārdiem. Neviens, kas neatteiksies no sevis, nevar būt viņa māceklis. To saka vārds. Palasīsim. Lūkas 14. nodaļa, 26. 27. pants saka, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsu un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Pats cilvēks jau ir ļaunuma iemiesojums un atteikšanās no tā dod glābšanu, un tā pazemība ir mūsu glābējs. Egoisms ir sakne, zāri un koks visam ļaunumam, kas ir mūsu kritušā cilvēka stāvoklis. Viss ļaunums notiek lepnības rezultātā un nāk no paša cilvēka. Un cīņa notiek starp lepnību un pazemību. Tie ir divi darbojošie spēki.
divas valstības karo par to, lai mūžīgi valdītu pār cilvēku. Nekad nav bijis un nav cits pazemības kā Jēzus pazemība. Lepnība un egoisms valda cilvēkā tik ilgi, kamēr viņš nesāks smelt spēkus no Jēzus. Un šī cīņa ir tajā, lai iznīcinātu sevī to Ādama dabu, darītu galu miesas darbiem un lai vestu pie dzīvības, pie Jēzus pazemības. Paskatīsimies, kāda bija pazemība Jēzus dzīvē. Lūkas 22, 27, 22. nodaļa, 27. pants saka, jo kas ir lielāks, vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo, vai ne tas, kas sēž pie galda, bet es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Jēzus bieži runāja par savu attieksmi pret tēvu, par tiem motīviem, kas viņu virza, un viņš apzinās, ar kādu spēku un garu viņš dara savus darbus. Kaut gan mēs šeit neieraugām vārdu pazemība, bet mēs to redzam viņa darbībā un vārdos par tēvu. Šī žēlstība slēpjas vienkāršā patiesībā. Radībai neko vairāk nevajag darīt, kā tikai ļaut Dievam būt par Dievu, būt visam priekš viņa. Šis patiesības spēks dod iespēju cilvēkam uz zemes visu tai doto spēku, atdot Dievam, lai Dievs pats darītu darbu tajā. Padomājiet, mums jāatdod viņam tas spēks. Jēzu mēs redzam, ka esot par Dieva dēlu debesīs un cilvēks uz zemes, viņš ieņēma vietu, kas bija pilnīgā paklausībā tēvam, un viņam tika viss gods un slava, kas tam jau piederēja. Kā mēs jau lasījām atklāsmes grāmatas 4. nodaļā, 11. pantā, tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slāvu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas ar tavu gribu, visas lietas bija un ir radītas. To, ko Jēzus mācīja, priekš viņa bija patiesība. Tas, kurš pazemosies, būs paaugstināts. Ieklausīsimies tajos vārdos, ko Jēzus teica par savu attieksmi pret tēvu, un ievēro, kādus tieši vārdus viņš lietoja. Viņš lietoja ne, nekas, neko, nav, runājot pats par sevi. Mēs palasīsim šos pantus, un viņu ir pietiekoši daudz. Jāņa 5. nodaļa, 19. pants saka, tad Jēzus turpināja, patiesi, patiesi es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Jāņa 5. nodaļa, 30. pants saka, es no sevis nespēju darīt nekā. Kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Jūs redzat, kādi vārdi neko, nespēju, nekā, nemeklēju es savu gribu. Ja? Paskatieties uz tādiem vārdiem. Jāņa 6. nodaļa 38. pants saka, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Jāņa 7. nodaļa 16. pants. Jēzus viņiem atbildēja, mana mācība nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Tālāk, Jāņa 7. nodaļa 28. pants saka, tad Jēzus templī mācīdams sauca, tiešām mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu, un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir patiesi, mani sūtīs, to jūs nepazīstat. Tālāk 8. nodaļa, Jāņa 8. nodaļa 28. pants saka, tad Jēzus sacīja, kad jūs cilvēka dēlu būsat paaugstinājuši, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu, un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs mani mācīs.
Padomājiet, cik daudz ir šādu pantu, un vēl mēs lasīsim. Jāņa 8. nodaļa 42. pants. Jēzus viņiem sacīja, ja Dievs būtu jūs tēvs, jūs man mīlētu, jo es esmu izgājis un nāk no Dieva, jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš mani sūtīs. Jāņa 8. nodaļa 50. pants saka, bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Un tālāk, Jāņa 14. nodaļa, 10. pants. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Tālāk, pēdējo pantu izlasīsim. Jāņa 14. nodaļa, 24. pants. Kas man nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. Jūs redzat, cik daudz reizes Jēzus atgādināja, to teica, ka tas nav no viņa. Viņš bija paklausīgs tēvam. Un visi šie panti aptver Jēzus dzīves saknes. Tie norāda, kā debesu tēvs varēja caur viņu realizēt visu izpirkšanas plānu, kuru bija iecerējis. Varbūt nekad mēs neesam to tā skatījušies, un padomājiet, lasat šos pantus. Šie Jēzus vārdi norāda uz Jēzus sirds attieksmi, turot par galveno, ka viņam ir šis gods būt par Dieva dēlu. Jēzus sevi neturēja ne par ko, lai kļūtu par visu. Viņš atdeva visu savu gribu un spēku, lai tēvs varētu viņā darīt savu darbu. Tā viņš saka, viss mans spēks, visa mana griba, viss mans gods, visa mana misija ar visu darbu un mācību, viss tas, ko es runāju, tas neesmu es. Es neesmu nekas. Es atdevu sevi tēva darbām. Es neesmu nekas. Tēvs ir viss. Jēzus saprata, ka visa viņa dzīve ir pilnīga paklausība tēva gribai, un tāda dzīve ir piepildīta ar mieru un prieku. Viņš neko nepazaudēja, atdodot visu Dievam, bet ieguva vietu pie Dieva labās rokas. Jēzus pazemojās tēva priekšā un arī cilvēku priekšā, esot par kalpu visiem. Viņš atļauj tēvam darīt sevī visu, ko tēvs vēlējās, lai arī ko nerunātu cilvēki, kas viņam bija apkārt. Tieši tāds prāta stāvoklis un svētais gars rāda mums, kādā spēkā mēs atrodamies tagad. Tāda ir atteikšanās no sevis, un tad mēs kļūstam par Kristus līdzdalībniekiem. Uz to mūs aicina mūsu glābējs. Jāatzīst, ka mūsos pašiem par sevi nav nekā laba, bet varam būt tukši, trauki priekš Dieva, un tieši tā mēs varam būt līdzīgi Jēzum. Nebūt un nedarīt neko no sevis, lai Dievs varētu būt viss. Šeit ir tā sakne un pazemības būtība, un tieši tāpēc, ka par pazemību maz zinām, un tā nav meklēta, tāpēc tā ir vāja un ļoti virspusēji, ļoti virspusēji. Mums jāmācās no Jēzus, kā viņš kļuva pazemīgs sirdī. Un es to runāju ne to, ka jums tādiem jābūt, bet arī man tādai jābūt. Viņš iemācīs mūs tam, no kurienes aug patiesa pazemība, un no kurienes tās meļ spēkus un zināšanas par to, ka Dievs rada visu visā. Mūsu pienākums ir paklausīt viņam, pakļaut visu sev viņam, būt pilnīgā atkarībā, esot stingrā izlēmībā, neko nedarīt no sevis. Tā ir tāda dzīve, kur dzīvo Jēzus un atnāca, lai nodotu to mums. Ja mums liekas, ka tāda dzīve mums ir pārāk augsta un nesasniedzama, tad tas var būt par iemeslu, lai to meklētu Jēzu. Tieši Kristus, kas ir mūsos, dzīvos tādu dzīvi ar pazemību un paklausību. Ja mēs tādu dzīvi alkstam, tad laika gaitā meklēsim atziņas no Dieva.
tā kā viņš ir tas, kas rada visu visā. Katram Dieva bērnam ir jātop par liecinieku tam, ka viņš ir tas trauks, tas kanāls, ar kuru dzīvais Dievs var parādīt savu gudrību, spēku un labestību. Ticības žēlastībā sakne ir tā, ka mēs zinām, ka pašiem par sevi mums nav nekā, un ka mēs visu saņemam no viņa, gaidot dziļā pazemībā. Pazemība Jēzu nebija īslaicīga, tikai tad, kad viņš domāja par tēvu, bet tā bija gara, piepildīta dzīve. Un kā dabiskas sekas tam bija pazemība pret cilvēkiem. Un tāpēc domājiet tieši par to staigāšana garā. Tā ir būšana garā. Tās ir daudzas raksturvietas, kas liecina par to, ka mēs paši par sevi nevaram neko. Mums ir jābūt gara vadībā, jo garas zina vislabāk to, kas mums ir vajadzīgs. Jēzus atdeva sevi kā kalpu cilvēkiem, kurus Dievs bija radījis un mīl. Jēzus darīs sevi par kalpu, lai varētu parādīt Tēva mīlestību uz cilvēkiem caur viņu. Jēzus nekad nemeklē godu sev, kā arī neizrādīja nekādu pretestību un spēku, lai sevi aizstāvētu. Viss viņa gars bija dzīvības gars, paklausīgs Dievam. Dzīvības gars, atkal vārds dzīvība, ko jums tā nozīmē? Līdz tam laikam, kamēr kristieši neiemācīsies būt pazemīgi kā Jēzus, kā pašu izpirkšanas būtību, kā pašu Dieva dēla dzīvības svētlaimi, kā vienīgo pareizo attieksmi pret tēvu, kristieši nesaņems to, ko Jēzus grib tiem dot. Padomājiet par sevi. Cik jūsos ir pazemības, varbūt tas ir tas jautājums, kas ir vairāk jāpēt, lai mēs vairāk saņemtu uz to, ko mēs gaidām, varbūt esam jau gadiem ilgi, varbūt lūguši vai kaut kas ir nesaprotams kādā jautājumā. Ja mēs atdosim viņam godu un slavu, mēs saņemsim pazemības rezultātu savā ikdienas dzīvē. Mums par to jājautā Jēzum, saviem draugiem un cilvēkiem. Sāksim slavēt Dievu par to, ka Jēzus atnes mums savu pazemību, par kuru mēs zinām tik nedaudz, un pateicoties viņam pie mums var atnākt Dieva svētlaime, kur varbūt mēs nekad neesam izjutuši. Un pazemība, kuru mācīja Jēzus, paskatīsimies, Mateja 11. nodaļa 29. pants saka: ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Mācaties no manis, tas ir process. Mācības, tas ir process. Ļaujieties, kad Dievs jūs māca, ka Svētais Gars jūs māca. Mateja 20. nodaļa 27, 28 saka: un ja kas jūs starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps, tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdot savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Mēs redzējām Jēzus pazemību, kā viņš atvēra savu sirdi mums, un tagad ieklausāmies viņa mācībā. Un šajā rakstietā viņš to saka saviem mācekļiem, lai tie mācās no viņa, kā būt pazemīgiem. Un paskatīsimies uz Jēzus sākuma kalpošanu, kā tas bija sākumā, kad Jēzus teica, Mateja evaņģēlija 5. nodaļa no 3. līdz 5. pantam saka: svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Paši pirmie vārdi jau norāda uz to, ka tie, kam nav nekā, tiem pieder debes valstība. Lēnprātīgie, kas neko nemeklēs sev, dabūs zemi.
un visas debesu un zemes svētības pieder pazemībai. Pazemība ir visu svētību avots. Mums jāmācās no Jēzus, viņš ir lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Viņš piedāvā būt mums par skolotāju, kurš iemācīs mūs būt tādiem. Un tad mēs atradīsim atvieglinājumu, pilnīgu mieru. Pazemība ir mūsu glābējs. Mācekļi strīdējās savā starpā, kurš no viņiem ir pats lielākais, un nolēma to uzprasīt savam skolotājam. Lūkas 9. nodaļa, 46. pants to saka, un viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Vai mēs uz šodien nesalīdzinām sevi ar citiem vai domājam, kas ir lielāks? Un Mateja 18. 18. nodaļas 3. pants Jēzus saka, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Un kas būs lielākais debesu valstībā? Kas mazākais no mums, tas būs lielākais. Tātad pazemība ir tā, kas noteiks, kurš būs lielākais. Zebedeja dēli jautāja, vai varēs sēdēt līdzās Jēzum pa labo un pa kreiso roku. Jēzus atbildēja, ka tas nav atkarīgs no viņa. Par to ir rakstīts Marka 10. nodaļā no 36. līdz 40. pantam. Izlasīsim tagad. Un viņš uz tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Bet tie viņam sacīja, dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā, viens pa tavu labo roku, otrs pa kreiso roku. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tapt kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts? Bet tie uz viņu sacīja, varam. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs gan to biķeri dzersiet, ko es dzeru, un tapsiet kristīt ar to kristību, ar ko es topu kristīts. Bet sēdiet pie manas labās vai kreisās rokas, man te nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts. Viņiem nevajadzēja meklēt vietu, kur tie varētu atrasties. Viņu domām jābūt koncentrētām uz pazemību. Un tālāk Jēzus saka, kurš grib būt lielākais, tas ir jūsu kalps. Marka 10. nodaļā no 43. līdz 45. pantam. Bet tā, lai nav jūsu starpā, bet ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulains. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Pazemība ir debesu valstības atšķirības zīme. Pazemīgākie atrodas vistuvāk Dievam. Jēzus runāja par farizejiem, kas mīl sēdēt pirmajās rindās, un atkal viņš atkārtoja vārdus: lielākais jūsu starpā ir jūsu kalps. Mateja 23. nodaļa, 11. pants par to saka, bet lielākais jūsu starpā, lai ir jūsu kalps. Pazemība ir tās vienīgās trepes debesu valstībā. Pazemība. Citā vietā Jēzus stāsta līdzību par to, kā atnākušām viesim lika pārsēsties uz priekšējo vietu. Lūkas 14. nodaļa no 7. līdz 11. pantām. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklē pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību. Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņa aicinājis, nesaka tev dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet, ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt, draugs virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā, jo katrs, kas pats paaugstinās,
taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. 11. pants tas ir. Ievērojiet, katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Šī prasība ir nemainīga, cita ceļa nav, tikai pazemība būs ievērota un pacelta. Un līdzība par farizēju un muitnieku attieksmi pret lūgšanu arī tai skaitā. Lūkas 18. nodaļā, 14. pants saka, es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnos labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pazemojas, taps paaugstināts. Un templī Dieva slavēšanai nav nekādas nozīmes, ja tā nenāk no sirds un dziļas pazemības. Un pēc tam, kad Jēzus bija mazgājis kājas mācekļiem arī, un Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā, 16. pants saka, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nec sūtnis lielāks par to, kas ir sūtījis. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Pazemība norāda uz pašas pirmās prasības izpildīšanu, lai būtu par mācekli, un šis elements ir vissvarīgākais. Tā ir pazemība. Pie svētā vakarēdiena mācekļi atkal strīdējās, kurš no viņiem ir lielākais. Lūkas 22. nodaļā, no 23. līdz 27. pantām. Un tie sāk apjautāties savā starpā, kurš gan no viņiem tas esot, kas to darīšot. Un tur arī ķilda cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Un viņš tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām un varenos sauc par labdariem, bet jūs tā ne, bet lielākajam jūs vidū būs būt par kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lielāks, vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo, vai ne tas, kas sēž pie galda, bet es esmu jūs vidū kā tāds, kas kalpo. Tas ceļš, kuru staigāja Jēzus, un tas gars, kurš realizē mūsu glābšanu un vēl joprojām glābj, tā arī ir pazemība, kas dara mūs par kalpu visiem. Cik maz par to sludina un cik maz mēs to praktizējam. Cik maz cilvēku to sasniedz un cik maz kristieši par to aizdomājas, lai pazemību darītu par mērķi savā dzīvē un lai tā būtu pastāvīga lūgšana un vēlēšanās dzīvot pazemīgi. Cik maz pasauli to redz un pat draudzēs to grūti ieraudzīt. Kurš grib būt lielākais, lai kalps visiem? Mēs visi zinām, ko nozīmē uzticams kalps vai vergs. Tāds kalps vienmēr darīs saimnieka interesēs visu, lai saimnieks ar viņu būtu apmierināts, priecīgs, lai viņš būtu. Vai pasaulē ir tādi kalpi ar tādām rakstura īpašībām, kas negribētu sev slavu un apmierinājumu? Un vai tādai nav jābūt kristiešu dzīvei, gribēt sevi pilnībā atdot Dievam par kalpu, lai saņemtu pilnīgu brīvību no grēka un egoisma, būt svētīt visus un vienmēr. Sākumā viss liekas ļoti grūti, un tas viss ir lepnības pēc, jo tā vēl joprojām liek sevi manīt. Ja mēs kādreiz sasniegsim to, ka neesam nekas, tad tas norādīs uz to, ka slavi ir atdot Dievam un prieks debesīm. Un tad neviena vieta mums nebūs pārāk zema, un nekāda pazemība pārāk grūta, un neviena kalpošana pārāk ilga, ja mēs atradīsimies sadraudzībā ar to, kas teica, ka atnācis uz zemes, lai kalpotu mums. Un tad mēs paši sevi tā disciplinēsim, ka neviens cilvēks mums neradīs grūtības, lai mēs to pieņemtu.
ir ceļš, kas ved uz daudz augstāku dzīvi, bet šis ceļš sāks daudz zemāk, un par to runāja Jēzus, kad mācekļi prasīja, kurš no viņiem lielākais. Nemeklē un neprasa paaugstinājumu, tas ir Dieva darbs. Skaties uz to, kā pazemoties un būt lēnprātīgam, un neieņem nekādu citu vietu Dievu vai cilvēku priekšā, kā tikai būt par kalpu. Un tāds ir mūsu darbs, un tas ir vienīgais mērķis, ko mēs lūdzam. Paldies Dievam par to, ka Viņš mūs māca, ka Viņš ir devis vārdu, ka mēs varam skatīties vārdā un pilnībā piekrist tam, lai arī mēs daudz ko vēl nemākam, mēs vēl daudz ko nesaprotam, bet mūsos ir Jēzus gars, kas ir gatavs mūs mācīt un palīdzēt mums. Tāda ir Dieva žēlstība. Viņš mūs ir pieņēmis, Viņš ir uzticējies mums, uzticēsimies mēs Viņam un ļausim Dievam būt par Dievu, lai visa slava ir tikai Viņam. Atteiksimies no tā, ko mēs paši varam izdarīt, un būt bieži vien sajukumā no tā, kas tad mums īsti jādara. Bet ja mēs klausīsim tikai Viņu, ja mēs piekritīsim Viņam vienmēr, ka mēs gribam vadīties no svētā gara, no tā, ko Viņš dara mūsu dzīvēs, būt paklausīgam vienmēr un visur, un tas mums ir jāmācās. Mums ir jāmācās pazemība no Jēzus. Viņš ir gatavs mūs mācīt, Viņš mūs ir pieņēmis, un pateiksimies Viņam par visu to, ko Viņš jau mums ir iemācījis, par svēto garu, kas ir dots, ka mēs neesam vieni, ka mūsos ir šis augšām celšanās spēks. Jēzus augšām celšanās spēks ir jau mūsos. Mums nekas vairāk nav vajadzīgs, tas ir, Viņš sevi ir atdevis, lai dzīvot mūsos. Būsim paklausīgi un pakļausimies Dieva vārdam visā to, ko Viņš saka, lai visa slava ir Viņam, tad, kad mēs sākam kaut ko darīt. Pateicos, ka klausījāties šodien, apgūstam to, mēs visi, mums visiem viņas ir par maz pazemības, un arī nākošā stundā mēs vēl mācīsimies. Visu labu un pēc nedēļas!